Čau! Ir skolēnu brīvlaiks, un mēs atrodamies Lietuvā. Izdomājām ar ģimenīti aizbraukt līdz Kaunijai, mazā ekskursijā, un pie reizes arī apskatīties kaut ko interesantu. Un atradām internetā, ka tirgojas Citroen Ami pa 4000 ar defektiem, bet tas ir pa lēto, tādu cenu vienkārši nav 4000. Uztaisīšu mazu apskatiņu, kas par defektiņiem, un izdomājām, ka varbūt Raimonds par perekupu. Tāda interesanta lietiņa, es neesmu ievērojis Latvijā, nav, bet elektro benzīntanks, ne elektro stacija uzlēdas. Добрый день. Добрый день. Я по поводу Citroen Ami звоню. Да, слушаю. А вот хотел через часик приехать к вам посмотреть его. Да, можно. А можете, пожалуйста... Да? СМС-ки скину адресом сейчас. Все, спасибо, жду. Через часик где-то будем. Saņēmām adresīti, 101 km, būsim pēc stundas 11 minūtēm. Perekupa stāsti sākas. Tā, vispār ir šobrīd Lietuvā divas mašīnītes, viena pa 4, otra pa 5900. Abas atrodas pie Kauņas, mēs braucam skatīties šo pa 4. Bildēs redzams, ka ir kaut kur bija tās, no priekšas ok, no šitās ok. Te redzams ir, ka nav abu lodziņu, viena otra, un ir kaut kas paskrāpēts uz durvīm. Un arī durvis netaisās ciet. Aizvakar zvanīju viņiem no Latvijas, teica, ka ir kaut kāda sadusme bijusi, kaut kas durvis bojātas loku, bet kas īsti ar viņu ir, nezinu. Bija arī viņiem otra mašīna, 24. gada, tā maksāja 5500, tā arī bija stipri bojāta. Tā bija daudz stiprāk bojāta nekā šajā, gan priekšējais stikls bija sasis, gan sānu, un tā nebrauca, bet viņa bija 24. gada, un maksāja 5,5, un nobraukums bija kaut kāds ļoti maziņš, tur 4-5 tūkstoši. Bet, viņa nebija braucoša. Tā kā braucam, skatāmies. Kaut kāda interesanta lokācija. Grākas ar viegli. Tā iekšā notiek. Tā redz, ko ir viņš. 10 minūtē pateikt. Gaidam. Piebraucām, apskatīties, gaidam 10 minūtes. Redz, ko ir mūsu Ami. Te ir daudz sasistu mašīnu, laikam nodarbojas ar sasistām mašīnām. Ko skatāmies? Redz, ko viņš ir. Viņas ir aizsietas vispār. Jā. Šeit it kā viss labi. Tā, šitās durvis ir tā kā atspiestas ar šito. Un neskāpēc netaisās. Bet tāda sajūta, ka vienkārši slēdis būtu salauzts. Ka slēdis būtu salauzts. Jā, tā izskatās tā, ka šitā vieta cieta
Tad arī kaut kas ar slēdzi notika. Kaut ko atspieda vai ko, bet arī te ir salūzis. Un te viss vaļā ir. Nu jā, šitā tāda. Un salāniņš jau arī tāds ir padzīvojis dzīvi, visi rokture. Jā, šitie arī visi tādi labi palietoti. Varbūt jau, protams, atmazgāsies, bet velns viņi zina. Redz, ko atradām arī, ka priekša sasista salauzta ir. Jā, šitas tāds paguris. Jā, tikko sapratu, ka šitas nebrauc. Bija domājis, ka otrs nebrauc, bet šitas nebrauc. Viņa, ka liek braukšanā, kaut kas tur mirgo un nekas tur nenotiek. Tā kā viņš vēl piedevām pati nebrauc. Nu jā, sanāk ir šitā puse cietusi. Un kā viņa cietusi ir, velns viņa zina. Velns viņa zina. Mikusam viennozīmīgi stāvoklis ir labāks. Nu jā, ir tāds padauzīts, bet... Nu, ja šitā no 3 metriem skatās, pat tīri smuks ir. Наверное, вам дешевле выйдет. Fiatā Ducato jeb. А это рампа у него были, да? Да, он косилки возит или что-то произошло. Прикольно. Apskatījāmies, sajaucu, kad viņam zvanīju pāri dienas iepriekš, kad vēl tas otrs arī bija. Es sapratu, ka tas otrs ir nebraucošs, tāpēc, ka tas otrs bija 24. gada, un viņam nobraukums bija 4 vai 5 tūkstoši. Es domāju, ka šitas ir braucošs, bet izrādās, ka šitas ir nebraucošs. Šobrīd cena viņam ir internetā 4000, bet gatavs pārdot ir pa 3,5 tūkstoši. Bet tīri vizuāli daudz defektiņi ir tie logi jāmaina. Par logiem sazinājos ar veikstikliem par vienu lodziņu 125 eiro. Sanāk 250 eiro tikai par 2 stikliņiem, plus darbs, plus vēl to plasmas jāmaina, plus durvīs, plus kāpēc viņš nebrauc. Tur varbūt drošinātais, vai varbūt tur riktīgi daudz, kas jāremontē ir. Tā kā 3,5 tūkstoša cena, protams, ļoti patīkama, bet ja viņš brauktu tā, tad varētu ņemt, bet tagad ir jāpadomā. Padomāsim. Beidzot tuvojamies Kaunijai. Atbraucām uz tirdzniecības centru. Vieši vizinās. Pasmuko. Nu, iespaidīgi. Šitan vēl neesmu bijis. Kaut kas jauns priekš manīm. Tā kā Dubajā, akvārijas. Nu, varbūt labāk nekā Dubajā. Viņš arī, viņš no abām pusēm ir apaļš un pa vidu ir plakans sanāk. Prikols kontakta zooparks tirdzniecības centrā. Nu, kas mūs sagaida? Tīters. Ko teiksi? Tu esi tik krūts? Tu esi pats krūtākais. Nu, draudziņ. Labu apetīti. Kā jums iet? Un kā jums iet?
kas ir redzējis, kā lidoja. Pasaki, piesekojiet Raimondam. Raimondam laiks. Nāk rudens apgleznot Lietuvu, bet nepūlies, necenties tā. Piebraucām paskatīties kemperītes, apskatīties, cik viņu te ir. 20 un otrā pusē vēl tikpat. Paskatieties, cik šeit ir karavāni. А сколько их у вас? За 3,6 можем. Вот это то 3,6, да? 3,5. 3,600. А, pa to pusi ieeja ir. О, viņš pat zolīts ir. А заходить можно, да? Vau. Vau. Skatieties, šitam te durvis taisās ciet un ir atsevišķi. Atsevišķi, laikam, istabas sanāk. Virtuvīte, leduskapis. Un tas viss pat izskatās tīri svaigs izskatās. Jocīgi, ka ūdens nav plīts, te gulta. Drēbju glabātuve. Tas, laikam, sildītais sanāk, un te ir vannas istaba. Cik viņš teica? 3,600, ja? 3,600. Rādi, ko tu tur atradi. Un viņš izliekas tā kā pa vidu. Viņš ir tā kā pārnēsāms, sapratu, var ārā nolikt viņu visu kaut kur. Un šitāds te maksā 3000. Šitas izskatās mazliet vecāks. Tikai pusīt attaisīja. Arī taisās. Jā, ļoti līdzīgs kā tas. Jā, bet te mazliet viss vecāks ir. Šitas te ir, viņš vēl nav sagatavots tirdzniecībai. Bet šitas pilnīgi savādāk. Viņam vienā pusē gultas sanāk un otrā pusē ir. Jā, ir. Tepat mikroviļņa krāsnes ir. Te kaut kas ar mūziku. Jā, viņš ir. Gan jau, ka saviedīs kārtībā un būs super. Paskatīsimies šitādi 4500. Šitas jau ir gatavs. Gatavs. Jā, redz, kur ir lielai istaba. Un redz, kur ir atsevišķi guļam istaba. Kā tur tikt iekšā? Nē. Un kur guļam istaba? Nav guļam istabas. Jā, šitas sanāk laikam tāds riktīgs divvietīgais, jo viņam riktīgi liela tolete vannas istaba. Tā, lai laikam divatā būtu ļoti ērta. 3,800. Un cik es sapratu, ka būs atdalītā gulta aizmugurē. Jā. Sanāk ir gulta aizmugurē un uz priekšu. Kas te vēl labs ir? To mēs neko nezinām. Iespaidīgi. Un labierīcības. Kas te ir laukts? Te ir vienkārši kemperu paradīze. Laikam kempers uz katra gaume. Te kaut kas interesants. Kas tas ir? Es nezinu. Bet kaut kas interesants.
Paskatieties, kāds maziņš, tā kā mūsējais, kaut kas līdzīgs. Nē, nu šis laikam ir lielāks, tomēr nav kā mūsējais. Jā, virtuvīte un guļam vieta. Nu, izmēros stipri līdzīgs kā manējais. Šitāds 6vietīgais ir vēl garāks. Maksā 4,600. Lienam iekšā. Tā ir 2 gultas uzreiz. Un tā laikam te ir gulta un priekšā ir gultas. O, šis ir vēl garāks. Vēl garāks. Nu, iespaidīgi, iespaidīgi. Lai būtu lielāka virsma, šitāds stiklis uzliekas virsū. Paskatieties, kāda galda virsma sanāk. Paskatieties, cik šitas smuks mūsdienīgs ir. Nezinu, cik maksā, bet vienkārši paskatieties, kāds salāniņš. Tas jau redzams, ka bija ko jaunāks ir. Šitāds te ir pats lētākais, kas ir maksā 1600 eiriki. Arī cik es saprotu, ka visam te jāstrādā ir. Gribas saprast, kāpēc viņš ir tik lētāks. Nu, viņš ir vecāks, krietni vecāks. Ir laikam 1, 2, 3, 4 vietas. Kad ir duša ar toaletīti. Nē, tā laikam nav duša, tā laikam tikai toaletīte. Nu jā, ar tiem salīdzinājumā, protams, te ir cita. Un te laikam, un te ir virtuvē, jā. 1600 eiriki. Šitāds 6vietīgs, 2005. gada, 4500. Tūlīt ielīdīsim, apskatīsimies. Jā, arī aizmugurējās tās gultas. Jā, nu super, 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 super. Arī vannas istaba, virtuvīte. Šeit jau nav stikla. Leduskapītis. Jā, super. Nu, vai šitas ir viens no labākajiem. Maksā 8900. Lienam iekšā. Nu jā, tā jau tāda gultiņa. Nu, neko jau īpaši laikam savādāks nav, tas, ka mazliet svaigāks viņš ir. Nu, super, super. Esmu ļoti lielā iespējā. Skatieties, ko mēs te atradām. Aiz guļamistabas attaisduši, te ir toalete. Te ir izlieta un te vēl ir duša. Un tas ir krūta. Bija super duper ekskursijas, tādā sajūsmā par redzētu. Biju no malas skatījies vai pa vienam vai pa 2 kemperiem, bet tā, ka tur ir 50 kemperi un katrai iekšā, un viņi ir, nu, nebija domājis, ka ir 6vietīgi, un arī, ka ar B kategoriju var vilkt. Ir ļoti liela viela pārdomām, ko darīt ar manu kemperi. Atbraucām pavizināties ar funikuļoru. Jāies kāds apskatīties. Jā, kamerā to visu pat nevar aptvert. Gan jau, ka tur jāpērk biļetes, nē? Gan jau, ka šeit arī jāpērk. Labadiena! Biletes? Šeit, ok. Skaties, par 4 cilvēkiem samaksājām 2,60.
We need sit or we can stay also? You can also stand. Okay, perfect. Ko aiziet? Jā, un samainamies. Vagoni ir 34. gada. Viņš teica, ka decembrī 90 gadi būs. Tā ir, ka neizlasa visu. Sāka strādāt 35. gadā. Tā kā varēs ir 90 gadi vagoniņi. Un atbraucām mēs no turien. Kā izrādās, tilts celts ar 48. gadā. Un tā pēc loģikas spriežot, mums vajadzētu te būt Latvija un ar hokeja ripu. Skatieties, kāda sagadīšanās. Šitam tāds mašīnīts, mopēda auto. Tādu pat neesmu redzējis, kas tas ir ZD. Un pāris mašīnas tālāk. AX Sams. Šitādus gan es zinu. Izskatās pēc kaut kāda AMI priekštece. AMI vestētiņš. Mopēd auto mūs izseko. Re, kur vēl viens AX Samiņš. Paliek jau tumšs, ir jau vēls. Esam pēdējā tramvīņā, lai uzbrauktu augšā un dosimies jau uz māju pusi. Ja tev patīk tas, ko es daru, ieliec man iekšķīti, piesako kanālam un tiekamies jau drīz.